Esiet sveicināti atpakaļ Ventspils jauniešu mājas podkāstā Cepeškrāsnes šodien. Es esmu vadītāja atkal laimīgi jauno gadu atkārtot. Es esmu Annija. Un šodien mums ir īpaši viesi no Latvijas sarkanā krusta jaunatnes. Varbūt jūs tā īsi varētu pastāstīt par sevi, kas jūs esat. Labi, tad es iesākšu. Esmu Valters Vieško. Esmu Latvijas sarkanā krusta jaunatnes Ventspils nodaļas vadītājs jau kopš septembra. Un īsti daudz vairāk nav kas stāstīt, kas tur, ko gribu dzirdēt. Tas svarīgākais. Ok, jā, Valters ļoti pieticīgi atbildēja, bet mans vārds ir Gustavs Zviedrīts. Es arī esmu Latvijas sarkanā krusta jaunatnes biedrs. Vispār es biju pirms Valtera, kad 2 mēneši tur. Un, Nepilni 2 mēneši. Nu labi, jā, pietiks. Savādāk es esmu ģimnāzijas absolvents tepat Ventspils un tagad studēju medicīnu Rīgā. Nu jā, Valters bišķi tā pieticīgāk. Bet jā, šodien mēs apspriedīsimies, kas vispār ir Latvijas sarkanā krusta jaunatnes tā apvienība. No Ventspils nodaļā precīzāk par brīvprātīgo darbu un tad kaut ko vēl šurumbu. Nu labi, es pati īsti nezinu, kas vispār ir Latvijas sarkanā krusta jaunatne. Pastāst, Valter. Jā, labi, tā tad sākot stāstīt par Latvijas sarkanā krusta jaunatni, gan jau jāizskaidro, kas tas sarkanais krusts ir. Tad mums ir sarkanā krusta, ir starptautiskais sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesis tur organizācija. Tā ir pa visu pasauli un katrā valstī ir pa organizācijā. Tad mums ir Latvijas sarkanais krusts un zem šī Latvijas sarkanā krusta esam mēs esam Latvijas sarkanā krusta jaunatne. Un principā mēs iesaistamies visādos darbiņos, kā jaunieši brīvprātīgi ar mērķi vienkārši. Tas, kā es to saku īsumā, padarīt pasauli vienkārši par nedaudz labāku vietu un veicināt cilvēkiem veselību un labas dzīves. Jā, tad mēs esam rīkojuši dažādas pasākumus. Piemēram, mans mīļākais ir pastaigi pa jūru, kas tika uzaicināti vairāk kā Ventspilnieki. Mēs pastaigājāmies pa jūru, elpojam svaigu gaisu, visādas aktivitātes tur bija. Vispopulārākais mūsu darbs ir braukt uz aprūpas namiem. Es atvainojos, mēs cepsim banānu maizi. Jā, tas ir ēst. To es atapos, es pusceļā. Es atvainojos. Sākas mums jādara, mēs klausīsim. Vienam ir tā kā jāspiež tie banāni. Okay. Otrs varētu sakult. Es varētu sakult to olu. Un tad varētu nedaudz bišķi pats stāstīt. Un par... es varu stāvēt un smaidīt, jā. Tu jau sāki kaut ko stāstīt. Jā, pareizi par sarkano krustu. Ko es vēl varu pastāstīt? Tātad mūsu aktivitātes iekļauj arī... mēs taisījām plakātus, kas bija tā chronoloģiski pats pirmais, kas mums bija šī dibināšana septembrī 24. gadā. Un pēc tam vispār izklausās ļoti labi, ka jūs tā darbojaties. Bļoda, manuprāt, nevar baigi dzirdēt, vai ne? Bļoda nevar dzirdēt, nē. Bet man var dzirdēt, kas man bišķi traucē. Tas nekas man netraucē, un es ticu, ka cilvēkiem mājās arī netraucē. Un jūs droši varat gatavot līdzi ar mums. Anija pastāstīs, ko viņa pašlaik dara un kāda ir recepte. Mēs būtu tikai vienīgi laimīgi, ja jūs arī mājās uztaisītu. Ko mēs taisam vispār, Anija? Banānu maizi. Banānu maizi, yes, banana bread. Mans mīļākais. Es nekad neesmu gatavojis. Man specialitāte ir keksiņi, cepumi un kaut kas tāds man bail no maizes. Jā, vienmēr var kaut ko jaunu izmēģināt. Jā, es no sākuma biju ieteicis citronu kūku. Bet, es citronu keksiņus taisu ļoti labi. To es varētu vēl... Es arī. Bet tad es uzrakstīju Zviedrīti un viņš ieteica banānu maizi. Jāpiekrīt. Tā ir ļoti labi. Jā. Pastaigi pa jūru bija mans mīļākais pasākums, bet otrā vieta stabili ir pirmās palīdzības mācīšana gan pludmales dienā un arī pilsētas svētkos, kur mēs bijām ar Valteru. Certifikāts izsniedzāt? Lai kāds varētu nolikt tiesības. Tas arī ir interesanti. Mēs nedrīkstējām tā darīt vispār, pēc likuma. Mēs nedrīkstam mācīt pirmo palīdzību, tāpēc, ka, es esmu izgājis autoskolā un vēl arī studiju ietvaros, bet man nav šis pedagoģijas certifikāts. Un tāpēc mums vajadzēja cilvēku līdz, kas atbrauc. No Talsu nodaļas mēs uzaicinājām vienu meiteni, un viņa ir izgājusi tos nepieciešamos kursus, lai arī pasniegtu pirmās palīdzības apmācības. Un tad viņa tur vienkārši
vairāk palīdzēja cilvēkiem atkārtot zināšanas, bet ne tikai atkārtot, tur arī bija visādi bērni, kuri, protams, jau nav mācījušies, un viņi vismaz dabūja tādu pirmo iespēju nedaudz redzēt. Cietāk nekā es gaidīju, tā varētu būt problēma. Nē, būs problēma. Tā. Jā, ļoti interesants stāsts bija, ka reiz, Valters bija sagatavojis arī aktivitāti uz pilsētas svētkiem, tur es pastāstīju par to vairāk, bet man ļoti interesanti tieši patika mācīt cilvēkiem, kas pienāca klāt pirmo palīdzību, tā kā tur atdzīvināšana bija vispopulārākā, bet arī varēja iemācīties, kā apsaitēt brūces un stipras asiņošanas gadījumā, kas jādara ir. Es domāju, mēs varētu liet klāt sviestu. Vai tu vēlies? Tas ir pietiekami? Es domāju, jā. Mēs vēl būsim klāt. Jā, tas sviests ir traģisks. Jā, tur jau tas figūras ir. Jā, labi. Jā, es mācīju pirmo palīdzību. Un loģiski, ko es atceros, un es biju atkārtojis, arī man pieraksts ir ļoti detalizēti. Un atnāk tāds mazs bērns, un loģiski, viņš jau nezina visus tos lielos svešvārdus, tur, piemēram, jūga dobums, kas ir tā kā, jāizmano jūga dobumu. Es pat nezinu. Un navai jāatrod vidspunkts, un tur tā kā jāmasē. Un es sāku viņam tā parastā valodā mācīt, un pēc tam es dabūju aizrādījumu no tās meitenes, ka tur jābūt ir specifisks, tas algoritms jāizstāsta kādā specifiskā veidā. Un tad, es dabūju iekšā vienreiz, pēc tam es tā ļoti, ļoti kārtīgi mācīju. ļoti. Tu skaļi varēja kaut kā dzirdēt. Jā. Jā, tad es ieminēšos par tiem pilsētsvētkiem. Es teiktu, ka tā man bija paša mīļākā aktivitāte. Jo tas, kas man visvairāk patika, bija vienkārši runāt ar cilvēkiem un mēģināt viņus piesaistīt. Tajā dienā mums arī bija lietus. Un, jā, pareizi. Jā, man patīk tas, ka bieži vien cilvēki gāja garām. Es tur redzu, kaut kā cilvēki iet, es paņemu jau reku kartiņu un es jau skrienu viņiem gandrīz pakaļ. Saku, sveicināt, vai jūs esat interesēti par Latvijas sarkanā krusta jaunatni, vai gribat kaut ko dzirdēt, un visi iet prom. Jā. Un tad, kad sāk līt lietus, mums bija tur jumtiņš virsū tai teltī. Un visi cilvēki uzreiz saskrēja zem tās telts. Un tad es uzreiz... Tad jums piespiedas kārtā. Jā, katru reizi teicu vienkārši, jūs visi tik ļoti gribat dzirdēt par Latvijas sarkanā krusta jaunatni, tad labi pastāstīšu. Jā, bet jums tā nedaudz tas nemulsina, ka, piemēram, tev jau faktiski ir jāreklamē tas viss. Savā ziņā, jāpieiet klāt, tā jāuzaicina cilvēki. Es pat esmu piedalījusies visādos tur projektos, brīvprātīgajos kaut kādos pasākumos. Tas nemaz man nav tik vienkārši. Man tas nedaudz arī ego izsit, ka, piemēram, viens vienkārši tevi noignorē un aiziet prom. Varbūt Ventspilī bija atsaucīgāk nekā Jelgavā, bet no manis burtiski skrēja prom, tā var teikt. Nē, man tas ļoti patīk šādos pasākumos iet un runāt ar cilvēkiem. Jo, ja viņi aiziet garām, tad viņi aiziet garām, neko darīt. Es pats arī bieži vien, piemēram, eju uz kaut kādu konkrētu vietu, man tagad nāk klāt, zinu, kaut ko piedāvāt uz jaunu kaut kādu apdrošināšanu. Nē, es tā neiešu ar viņiem runāt. Tad, to vienkārši neuztver personīgi. Bet tā lieta bija, tie cilvēki, kas atnāca, viņi paši teica, ka ja nebūtu lietas, viņi būtu gājuši garām. Viņi nebūtu klausījušies. Bet tā kā viņi bija spiesti klausīties, bieži vien beidzās lietas, un viņi tā palika. Un turpināja klausīties, un uztaisīju tur tādu nelielu spēlīti, principā ar mērķi, kā es tur raksturoju viņu. Mērķis bija veicināt sabiedrībā saprašanu par mentālo veselību un dažādām kaitēm. Tad, piemēram, tur bija kartiņas divu veidu. Viens bija konkrēts kaut kāds traucējums mentālās veselības, un otrs bija simptomi vai raksturojums. Un tad, piemēram, vienkārši periodi ar ļoti paaugstinātu labsajūtu un sajaukt kopā ar periodiem ar ļoti pazinātu labsajūtu. Tas ir, piemēram, bipolārie traucējumi, kaut kas tāds. Un cilvēkiem bija vienkārši mērķis, tā kā viņas kaut kā salikt pa pāriem. Salikt kopā, tur bija kaut kāda 15 kopā, gan slimības, gan definīcijas. Es neatceros, es negatavoju šitai sērijai tik ļoti. Kaut kur mājās, manuprāt, vēl ir tās kartiņas. Bija ļoti interesanti. Tas pamatmērķis arī mums bija gan iemācīt par mentālo veselību, emocionālo, un arī vēl par fizisko, kas jādara tādās pirmās palīdzības situācijās. Un kas vēl vislabāk, mēs kā Sarkanais krusts tādā lietainā laikā piedāvājam pajumt visiem cilvēkiem. Man likās ļoti zīmīgi. Tas nebija plānoti, bet Tas
Nē, pagad, tas bija plānot. Mēs speciāli to lietu pasūtījām. Jā. Jo nekur citur nevarēja tā palīdz zem jumtiņa. Jā, bet jums bija diezgan apmeklēts tas pasākums. Es tā pagāju garām. Mums bija? Ventspils pilsētas svētkos vismaz skatījos. Kā kuru brīdi? Jo citus brīžus bija tā, ka mēs tur sēdējām un tik vienkārši saucām cilvēks, un neviens nenāca. Jā, ēdām konfekts. Un tad bija citi brīži, kur kaut kādas 2 grupas ar cilvēkiem vienlaicīgi un katram jāsadalās. Tad ar vienu jārunā, tad, jūs šobrīd darat to, jūs darat to. Jā. Kaut kā jāmēģina menedžēt. Tad kopumā jums vienkārši tas mērķis visai šai būtībai ir tā kā izglītot jauniešu. Nu, kāds ir jūs vispār tas mērķis? Kādi ir mūsu mērķi? Tā kā postulāti. Varbūt, ja tev būtu 7 jānosauc. Nē, kā es teicu, šī sērijas jau sākumā, principā, audio kvalitāte mainījās. Jā, mēs izklausāmies labāk. Paldies, Henrika. Šautāds Henrikam. Tātad es teiktu, vienkārši īsumā mērķis ir padarīt pasauli par vismaz nedaudz labāku vietu. Tā kā mēs neesam nekāds baigais, vismaz kā nodaļa, mēs neesam nekāds baigais lielais projekts, nekas tāds. Tad mēs lielākoties strādājam tepat Ventspilī, bet vismaz Ventspilī mēs varam nodrošināt to, ka, piemēram, daži cilvēki atkārtoja pirmās palīdzības zināšanas. Vai arī, kad mēs devāmies uz sociālās aprūpes centriem, tad mēs tur vienkārši palīdzējām senioriem vienkārši justies nedaudz labāk svētkos. Tad, vismaz nedaudz kaut ko dodam pasaulē. Jā. Un tas arī bija viena no lietām, kas man pielica. Bija tieši tajā dibināšanas brīdī, kad Pauls Jēkabsons man uzaicināja. Un, teikt nē Paulam Jēkabsonam, tad, kad viņš kaut ko piedāvāja, ir milzīga kļūda. Tāpēc es viņam uzreiz teicu, jā, es piedalos vienalga, kas tas ir. Un, kad es uzzināju, ka tas ir sarkanais krusts, man uzreiz asociējās ar tādu pirmo palīdzību vai kaut kādu veidu. Kaut kas ar medicīnu saistīts, kas daļai tas ir, bet ne pilnībā. Un, okay. Jā. Pilnīgi man iespējas pat mainījās. Jā, tas ir tas, kas man personīgi arī tā likās sākumā. Un viņš piedāvāja, un ko viņš teica, ka tie kritēriji, kādiem tev jābūt, lai būtu sarkanā krusta biedrs, ir, tu nedrīkst būt, man liekas, ka viņš tā teica, nevar būt slikts cilvēks. Tu nevari būt ļauns cilvēks, un es viņam prasīju, ko tas īsti nozīmē. Un tad viņš paskaidroja, tu nevari izjust kaut kādu naidu pret konkrētām cilvēku grupām. Tu nedrīkst būt rasists, un mums sanāca vienu cilvēku, mēs nevarējām ņemt sarkanajā krustā, jo viņš nesakrīt ar šiem. Nav svarīgi, kas tas par cilvēku. Bet, tad varbūt iespēja tā, ka tev vispār nepieņem. Labi. Ne tā īsti, ja jūs tā... Īsti nē, bet, ja kāds pārkāpja mūsu tās pamatvērtības, tad, mēs varam pateikt, klau vecīt, labāk atrod kādu citu organizāciju. Jā, kādu citu organizāciju, jā. Un tas man liekas interesanti, jo tādas pamatlietas, kā tu nedrīkst būt rasists vai tu nedrīkst izturēties slikti pret citiem cilvēkiem, tā, man liekas, ka tev vajadzētu būt pamatvērtībai visiem cilvēkiem. Un tas ir forši, ka sarkanais krusts arī ņem kā tādu likumu. Jā, šeit varu pastāstīt, mums ir 7 pamatvērtības, tās ir 7, kuras testēsim manu atmiņu tagad, vai es viņas atceros. Tāds speedround. Labi, tātad mums ir brīvprātīgais darbs. Tas ir diezgan pašsaprotami. Tas, ka mēs vienkārši strādājam brīvprātīgi un ne ar mērķi sev sapelnīt kaut kādu naudu vai dabūt statusu vai kaut ko tādu. Objektivitāte. Tas nozīmē to, ka mēs principā vienkārši, kā jau Zvidrīts teica, nešķirojam cilvēkus pēc reliģijas vai rases vai tautības vai jebkā tāda. Sniedzam palīdzību visiem. Neutralitāte. Mēs neiesaistāmies nekādā politikā vai tādās diskusijās. Es atvainojos, ka mēs neieslēdzām cepešu krāsni. Tas ir kas, Jurbam, tagad? Es vienmēr pamaisīšu tā vietā. Ok. Jā. Es nezinu, kā ar to rīkoties. Es arī nezinu. Tas ir Kurš? Tā ir cepešu krāsnes klasika. Neviens nezina, kā to cepešu krāsni operēt. Es māku apieties ar to, kas man ir mājās. Jā. Bet tas ir no kaut kā... Bet jūs varbūt tomēr jā. Izmanto iespēju, lai parādītos kamerās. Nāc šurp, Henrika, sabucējies šodien. Pagaid, es lasu tagad. Tev ir pierakstīts. 175 grādi Celsijā. Nepazaudē domu, jā. Es tieši tikko par to domāju. Manuprāt, es jau aizmirsu. 175 grādi. Būs kaut kāda stundiņa. Jā, jācer.
Okay, tā, turpināsim. Tātad mums bija brīvprātīgais darbs, objektivitāte, neutralitāte. Jā. Tad tālāk mums ir vienotība. Tad mums ir... kas mums tālāk bija? Neatkarība. Jā, pilnībā izšāva no... Piedod, es domas. atvainojos. Jā, uz kārtībā. Tas nekās, mēs atcerēsimies Kas tur vēlāk. tālāk bija? Varu pastāstīt, kāda tad jēga vispār no tiem 7 ir? Tā kā, Jā, kāpēc tie ir okay, jāuzsver? pastāstīšu. Tātad, principā, tā doma tām pamatvērtībām ir, lai nodrošinātu uzticamību sarkanajam krustam Jā. un sarkanajam pusmēnesim. To, ka mēs, principā, mūs neietekmē nekas īsti ārēji, mēs tikai strādājam vienkārši un mērķi palīdzēt citiem. Un vai ir kāds, piemēram, vecuma ierobežojums, kurš var pieteikties Jā. sarkanā krusta jaunatnē? Mums ir vecuma ierobežojums jaunatnēji līdz 25 gadiem, ja es nekļūdos. Tad Jā. tas ir gandrīz tāpat kā Eiropas Savienības tā kā terminoloģijā, kas skaitās no Jā, jaunietes. jā. Jā. Un sākot no 12, ja nekļūdos. Bet Ok. šobrīd Ventspils nodaļā mums ir sākot no 11. klases līdz man ir 20 šobrīd. Vec, jā. Okay. Un kad tika dibināta? Tā, mēs Ventspils tikām nodaļa. dibināti Mūsu nodeļa. Jā, tas bija, aizpagājušajā gadā. tas bija 24. gads, jā, septembris, kas bija tā kā semestra sākums, tad arī Pauls gāja izprašņāt visus. Un oficiālais datums, manuprāt, ir 19. septembris. Bet es varētu kļūdīties, bet 19. septembris bija tā, ka mēs visi sanācām kopā. Es, Pauls Jēkabsons, kurš tajā laikā arī tika ievēlēts kā Pirmais vadītājs. Kā vadītājs, jā. Un tad tur pievienojās Līva Dzelme, Niks Ričards Odiņš un mums bija Mārtiņš Kristofers Karsovs, kas tie bijām mēs 5 oriģinālie. Un pēc tam nākošais OGs, jā, un 6. bija Valters Vieškojā, kurš pievienojās. Redzēja mūsu jau plakātu. Nē. Tās nebija tas stāsts. Pastāst vairāk, ja jūs jaucat šo. Es aizgāju uz ģimnāziju, apciemot debatētājus. Un kaut kā vienkārši bija tāda sagadīšanās, ka es pie trepēm satiku Reku Zviedrīti. Kaut ko runājām, kas kā. Es runāju to, ka es šobrīd esmu Ventspilī pusgadu un meklēju kaut ko darīt tā kā brīvajā laikā. Un tu tieši ieminējies par sarkano krustu. Jā, To, ka jūs tagad nodibinājāt. Un kaut kā es par to aizdomājos. Tad es neceru, vai es te uzrakstīju, vai uz vietas sarunājām par to. Nē, es te uzrakstīju, un tu atsūtīji man to plakātu. Jā, Tā tur bija. Mūsu izcilo plakātu. Jā. Tad es sazinājos ar Pauli, un tā jau arī es pievienojos. Viņam, ka gudrāk būtu ievietot to cepušu papīru iekšā tajā. Es nezinu, kāpēc Henriks Man liekas, ka vajag viņu likt iekšā. Jā, bet bet mums vajag Henriks bišķi lielāk cepam papīru. uzlik uz... Tu domā lielāk? Nē, mums sajies, jā. Vajadzētu viņam darīt. Jā. Es domāju, ka Vienies tas uz te malās piediks. Tas nekas. Bet Anī, pastāst vairāk. Jā. Viņam cepam papīru rokās. Bet Anī, pastāst mums, lai mēs varam arī sakot mājās līdzi, ko tieši tu izdarīji, ko mēs tikko izveidojām šeit. Kas šis Mēs tāds ir? izveidojām mīklu. Jā, Īsumā bija 205 gramu miltu, Ok, pēc tam 150 gramu cukura. Sākumā mēs paņemam 76. Es atcerējos visu no galvas, kas ir šokējoši. Jūs varētu salikt cepam papīru iekšā un tad ieliet to masu. davai. Īsumā, kas jums ir vajadzīgs? Viena liela ola, 205 gramu miltu, Vajag nedaudz šķipsniņa lielāku. sāls, Cepam papīru. pusteikarota soda, ko vēl es nepieminēju, cukurs Nē, būs 150 labi. gramu, jā. Nevajag cepam papīru. Viena tā maziņa pudelīte ar vaniļas ekstraktu. Un, protams, Vajadzēs cepam Henrika papīru. izpalīdz mums. 2-3 banāni. Ades to cepam papīru, lūdzu. Piered Anī, kas apārvecam. Un tad sākumā mēs tā kā sakūlām to Mana olu. vaina. Pēc tam jābūt izkausētam sviestam, paņem tā kā samaist to banānu. Tāda, Jā, lai tāda samīts. tāda putriņa, lai ir. Jā. Pēc tam tu paņem sviestu, ielai to sviestu iekšā. Pēc tam liec visu samaisi, liec visu pārējo, miltus, cukuru, sodu, sāls, visu pārējo iekšā, un tad vienkārši maisi ieliec formiņā, un tas būtu arī
Tā kā viss. Jā, milzīgi kļūda ir paņemt 200 gramus ar miltiem un ne 205. Tas ir šausmīgi. Ļoti kritiski, jā. Jāmet ārā. Jā. Man taisnība. Mans jautājums, Anna, ir, kur tu dabūji šādu recepti? Kur tu tādu atradi? Es neatcerējos mājaslapu, laikam easyrecipes.com, bet drīzāk man jau jājautā tas tev, Valter, kur tu to recepti dabūji, jo tu man atsūtīji linku. Būs aprakstā links lejā. Jā, in the description. Nu, laikam jau vajadzētu likt, ja es tā reklamēju. Vai cenzūriņa jāuzliek tā. Stopāļi. Viņš jau nav jāpūs. Sielieši iekšā. Pagaid, ne jau uz pirkstiem. Varbūt mūsu tehniskais darbinieks varētu atnest arī vielu pie reizes. Tehniskais darbinieks. Anī, vai tu esi boss šim podkastam? Vienmēr, nē, es neesmu. Kā var redzēt, šī ir tikai manējā otrā 1-1 ar viesu tā kā epizode. Tagad ir 1-2. Nu jā, bet es jūtos bišķi apdraudēt, nē, es jokoju. Bet, nē, man ir ļoti slikti ar laika menedžmentu savā ziņā, laika plānošanu, tāpēc es neesmu likusi tik daudz epizodes, cik varbūt gribētos, bet es cenšos to labot. Varbūt tā tev ir jaunā gada apņemšanās. Jā, ir. Un kāda jums ir jaunā gada apņemšanās? Jums personīgā un varbūt arī kā... Sarkanā krūze. Jā, varbūt jums ir kaut kādi mērķi izvirzīt, ko jūs šogad vēlaties paveikt. Jā, es varu padalīties. Man mērķis ir neizdegt šogad un, principā, sadalīt savu darbu, neuzņemties pārāk daudz sev darbiņus, jo es pēc dabas esmu tāds cilvēks, man patīk darīt visu vienlaicīgi. Jā. Šobrīd man ir tāds atvaļinājums, tad es, principā, šajā mirklī arī neko nevarēju par sevi pastāstīt, jo šobrīd neko īsti nedaru. Jā. Man šajā mēnesī ir, principā, tikai sarkanais krusts, bet tad es jau kārtoju papīrus, lai dotos strādāt atkal. Tad es vēl zemesardzē stājos, tad man vēl būs septembrī studijas un paralēli sarkanais krusts un gaņos. Tad man vēl ir kursi, mācos par mākslīgo intelektu un tad gaņos vēl kaut ko atradīšu, ko padarīt. Tad, visu paralēli, jā. Jā, kaut kā mērķis ir varbūt tomēr, lai man pietiek ar šo, kas man šobrīd ir, un neuzņemties neko vairāk un kaut kā. Labi, sadalīt sev. Sarkanais krusts, man liekas, ka tāpēc ir izcila iespēja, tāda maza reklāma, kā iemācīties savu laiku saplānot, jo tas arī ir brīvprātīgais darbs, uz kuru cilvēki tev paļaujās. Un tad, ja tu kopā ar citiem jauniešiem, kuriem arī patīk palīdzēt citiem, vari saplānot kādu pasākumu, piemēram, tāpat pludmales dienu, tur, ka mēs savācāmies, mācījām pirmo palīdzību arī pilsētas svētkos. Vispār, kā jebkurš brīvprātīgais darbs, man šķiet, ka ir izcila iespēja, kā sevi uzlabot un kā attīstīt kaut kādas tādas prasmes. Jā, šeit es varētu pat piebilst to, ka par brīvprātīgo darbu šis darbs ir tiešām pilnīgi brīvprātīgs. Un tad, piemēram, es biju tajā sociālā aprūpes centrā Landzē, un tur viena no darbiniecēm teica, ka viņas meita 6. vidusskolā dzirdēja par mums un gribēja pieteikties, bet baidījās mums uzrakstīt, jo baidījās, ka būs kaut kas obligāti katru nedēļu kaut kur jāierodās, kaut kas baigi obligāti jādara. Tad mums tā nav. Cilvēki var, principā, kaut vai pievienoties, īsti neko nedarīt, līdz ir kāds pasākums, un mums, piemēram, nepieciešami vienkārši darbinieki. Un tad mēs varam pasaukt, piemēram, Zviedrītis, kad mums bija sociāla aprūpes centrā. Jā. Tu uz sapulcēm, manuprāt, uz nevienu nebija, vai ne? Es nebiju uz sapulcēm, jā, es biju Rīgā tajā laikā. Jā, tad viņš bija aizņemts, tajā brīdī nevarēja ierasties sapulcēm, bet tā vienkārši uzrakstīja viņam iepriekš, vai vēlas pievienoties, padarboties un ieradās, un tā nav nekāda problēma. Izcila struktūra, jā, jo katrs var darīt, cik daudz viņš vēlas un cik daudz viņš ir gatavs darīt. Tad kāds var izplānot izlošanās istabu pats kopā ar dažiem cilvēkiem, savukārt citi, kuri ir aizņemta mācībām, kā piemēram es biju, tad var atnākt uz kaut kādu pasākumu novadīšanu. Jau tā, jūs tā pa vējiem tā var teikt, darbojieties. Labi. Ne pa vējiem. Ne pa vējiem, bet jums tā diezgan lokans viss tas pasākums. Jūs varat parādīties. Jā. Pauls dibināja, jā. Jā, Pauls Jāgars. Kā viņš izdomāja vispār? Sveicienu viņam. Jā. Tik es varētu. Čau, Pauli. Jā, Pauls skatās mājās arī noteikti tā es tagad.
Viņš man noteikti ir stāstījis, bet es negribu tagad nepareizi pateikt, kā viņam ienāca prātā šī Tas ideja. bija novadīt. Ogrē. Viņš bija uz nometni, jā. Jā, tur, ja nekļūdos saistībā ar Junior Achievement Latvijā, ar to, viņš tur satikās, es negribu samalot. Tas tā aptuveni. Tā Mēs negribam. LSKJ vadītāji tur parunāja, un viņi kaut ko šeit ieminējās, viņam to, ka, jā, Ventspilī nav nodaļa, un tad kaut kā tā Jo Ventspilī nebija nodaļa. sazinājās, sakontaktējās un jau nodibināja dažus mēnešus vēlāk. Jā, diezgan ātri viņš rīkojas Pauls vispār. Atbildīgs čeks. Un šau joprojām darbojās turpatās? Ja Jā. viņš tagad studē paralēli arī. Viņš paralēli studē un viņš jau darbojas Sarkanajā krustā. Viņš atkāpās no vadītāja amata un iedeva grožus Valteru rokās. Ok. Un tagad viņš jau, protams, viņš ir mums Ventspils nodaļā, bet viņš jau arī padomē, Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes padomē darbojas. Jā, viņš aizgājis soli tālāk. Ir, jā. Kopā ar Niku. Okay. Kāda ir lielākie izaicinājumi jums darbojoties? Varbūt laika plānošana, varbūt kaut kas cits? Man jāizdomā, kā to nofrāzēt. No, Jo man kā vadītājam man ir tās lielākās problēmas. Es teiktu, tas ir saorganizēt visus cilvēkus. Jo es tagad pārvācos. Tev arī lielāka atbildība ir, ja kaut kas ne tā notiek, tad uz tevi tā kā met visu vainu. Nē, nav tā, ka kāds uz mani mestu vainu. Es vairāk pats uz sevi uzņemos to vainu. Es uzskatu, ka ja esmu vadītājs, un ja kaut kas neiet pēc plāna, tad es esmu tas, kurš tā kā ir par to atbildīgs. Bet es teiktu, organizēt visu, dabūt, lai visi sadarbojas, lai visi ierodās, sapulces sarunāt. Vakar mums bija, pastāstīšu, vakar mums bija sapulce, uz kuru visi bija parakstījuši, tā kā, iečaksējuši, atzīmējušies, ka būs, Zviedrīts arī, iečakoja, viņš būs, es viņam rakstīju jau, tā kā vai man viņu nevajag pa ceļam savākt ar mašīnu, visu bija gatavs izdarīt, un tā viņš uzraksta, Klau, es esmu Rīgā. Būšu Ventspilī 8 vakarā tikai. Jā. Tad, nekāda pārmešana nav, tā notiek ar vairākiem cilvēkiem. Jā. Bet jā, tad bieži vien ir bijis tā, ka, piemēram, ir sapulce, atķeksē to, ka 2 cilvēki būs, neieskaitot mani, un viens no tiem cilvēkiem beigās uzrakst, es nebūšu. Jā. Un tad man ir tāds, kas tā vispār par sapulci, tas ir vienkārši zvans. Bet galā pievienojas kāds, kurš atķeksē, ka nebūs. Tad, man šitās nedaudz hausīgi palaikam ir, bet... Jūs jau esat arī diezgan maz, ja jūs esat daudz no dalībnieku. Kā jums sanāk? Es teiktu, ka mēs esam daudz. Varbūt citiem tā neliktos, bet... Mēs esam šobrīd pietiekami daudz. Vakar bijām 6. Klāt bija vēl viena pievienojusies, kura nebija biedre, bet vienkārši atnāca pastīties, kā strādājam, kā runājam, kas kā. Bet mums, tad vēl Zviedrītis, mums Paulis Niks, vēl 3 meitenes nebija. Tad īstenībā mēs esam diezgan daudzi. Mums šobrīd, es teiktu, galvenā problēma ir tas, ka mums vairāk ir 12. klasē. Tad uzreiz pēc šī mācību gada uz Rīgu. Tā paudze iešot tā kaut kur. Tā nav baigi liela problēma, protams, kur Zviedrītīs Paulis Niks, viņi jau mācās Rīgā. Es gadu nodzīvoju Rīgā. Paralēli es biju nodaļas vadītājs, tas ir tas, ko es gribēju teikt, organizēt visu. Es vispār pat nebiju Ventspilī, kamēr mēs rīkojam, piemēram, izlaušanās istabu. Tad es kaut ko rakstu WhatsAppā visiem, mēģinu kaut kāds Google Meet sapulces taisīt, bet bija ļoti grūti saprast reāli, kas notiek uz vietas, kā viss šeit izskatās. Es domāju, gan kā tev. Tas tev bija lielākais izaicinājums. Lielākais izaicinājums, man liekas, ka kā jau visur, kur tu dari kaut ko, kur tu izkāp no savas komforta zonas, par tiem pašiem pilsētas laikiem, bija jāaicina cilvēki. Bija tā kā, atnāc, ko pamācies, atkārto savu zināšanas par pirmo palīdzību. Un tad cilvēki tev atraida un saka, es jau zinu to visu, es jau man reku 10 gadus atpakaļ biju iemācījies to visu, kā man jāno tā. Un, Valders arī iet un prasa, nāc uzzina kaut ko vairāk. Un tādā ziņā man liekas, ka tā ir ļoti laba tāda nē-terapija, ka tu iemācies pieņemt atraidījumu. Nē, bet arī ir jau tā frāze, bet es jau visu to iemācījos, bet mums jau tā kā māca nedaudz skolā, ka vienmēr var atkārtot. Jā. Un ne tikai var, bet vajag. Jā. Jo 10 gadus atpakaļ
kad es pēdējo reizi mācījos pirmā palīdzību gadu atpakaļ, nepilnu gadu atpakaļ. Es jau esmu tur aizmirsis lielāko daļu. Jā. Tad zinu tikai pašas pamatus, tad noteikti to vajag atkārtot regulāri. Šeit es pat pieminēšu, aizmirsu ieminēties, man bija novērojams tajos pilsētasvētkos. To, principā, visu laiku bija klus, neviens nenāk. Un tā, kad piesaistīja kādu, parasti jau kādu pazīstamu, manuprāt, tev, Anni, arī tur. Es vairs īsti neatceros. Man liekas, Es, mēs sasveicinājāmies, bet zvaigi nepienāca varbūt klāt. Bet nākošais es pievienošos. Man jau bišķi ieteica, ka varbūt es varu arī piebiedroties, bet es neko Mēs būs nesaku. ļoti laimīgi. Droši, jā. Bet tad, piemēram, kāds pazīstamos satika, es tur uzreiz pamāju roku, čau, atnāciet. Tur atnāk, piemēram, 2 cilvēki klāt, kaut ko paklausās, un garām cilvēki, kas iet, ja viņi redz, ka kaut kas notiek un ka ir cilvēki, kas ir ieinteresēti. Pūļa efekts. Jā, burtiski, tad vēl atnāk. Un tad bija tā brīža, kad atnāk vairāk, kas šeit ir interesants. Bet, ja sēž un neviens nav, tad viss arī tā gan jau nekas interesants nav. Jā. Tur jābūt tādam harizmātiskam, mēs varētu teikt, kas tā kā piesaista cilvēks. Nevis tu vienkārši sēdi telefonā un gaidi, ka kāds pienāks klāt. Tur noteikti. Jā, es tur biju kārtīgi jau tā iesildījies, visiem gāja klāt. Mums pat bija situācija, Ketlīnai bija jāpievienojās tur dienas vidū. Jā. Un es viņu pirmo reizi satiku tajā dienā. Es nezināju, kas ir tā Ketlīna. Un tad viņi atnāk, principā, tagad darboties. Un es uzreiz jau eju klāt stāstu, labdien, vai jūs esat interesēti dzirdēt par Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni? Un viņi saka, es atnācu šeit strādāt. Tas tā. Kas ir vislabākais, ko tu vari Jā. dzirdēt no cilvēka? Es atnācu strādāt, es atnācu darboties. Stāv. Sveicien arī Ketlīnai. Piedod par to. Jā. Bet tā, man liekas, ka izcila pieredze. Un arī tas tāds vispār Sarkanā Krusta darbs un jebkurš brīvprātīgais mājās ir tāda barība dvēselē. Jo es aizēju mājās mēs bijām aprūsnamā Lanze, un mēs palīdzējām tur izdekorējām piparkūks ar tiem cilvēkiem. Un es nāku mājās, es domāju, es kaut ko labi izdarīju. Un viņi arī stāsta, ka pie viņiem varbūt nebrauc kā ģimenes locekļi, un tad ir forši, ka mēs varam sagādāt viņiem kompāniju, ar viņiem pavadīt laiku. Jo cilvēks jau ir kompānijas būtne. Jā, sociāla būtne. Un tāpēc izcili, ka tur kaut ko labi izdarīt. Un nenākt mājās, nedomāt, ka tu esi tikai ņēmējs. Jo man pēdējā laikā ir tāds sajūta, es saņemu stipendiju un es dzīvoju dzīvoklī, kur man ir jāmaksā mazāk nekā vajadzētu. Un tad sajūta, ka es ņēmu no cilvēkiem. Jā. Tad es esmu devējs, jo es aizēju sociāla aprūpē vienreiz gadā. Jā, un Mēs varam likt gatavs. iekšā. Jā, patur to Valterē. Labi, varbūt Valters to godu ņems. Kā vadītājs, protams. Jā. Nē, kā viesis, es parasti, šī ir otrā epizode, es parasti piespiežu likt. Vidū jāliek, jā. Bišķi slīpu ir. Tik. Jā, un tad mēs varam uz stundiņu. Nē, apakšējais. Jā, un uz kaut kādām 50 minūtēm. Tur ir cipariņi. Un tur kur caurum. Jā. 50 minūtēm. Jā. Sarežģīta šīs tehnoloģijas. Jā. Vai šī varbūt būs pirmā 2 stundu epizode, kas jums būs? Lūdzu, nē. Varbūt mēs varētu pauzīt, paņemt kaut kur starpā. Mēs vēl varētu kaut ko nedaudz apspriesties un tad paņemt pauzīti. Jo mēs tikko ielikām iekšā, man liekas, tas nebūtu diezko solīdi tagad tā uzreiz. Jā. Un laiks pārtraukumā. Vispār jūs domas par brīvprātīgo darbu? Laba lieta. Vajadzīgs, nevajadzīgs? Man liekas, ka ļoti vajadzīgs. Jā. Protams, ka vajadzīgs. Tikai jauniešiem vai arī pieaugušajiem vispārīgi? Visiem. Protams, katram pēc savas spējas, ko katrs var izdarīt. Piemēram, mēs plānojam visdrīzāk uz aprīli sarīkot kādu talku. Un, tur būs iespēja piedalīties gan jauniešiem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Un tad, pirmkārt, mērķis ir vienkārši sociālā veselība, ka varēs satikt jaunus cilvēkus, fiziskā veselība, sveiks gaiss, pastaiga, un arī vienkārši vidēji darīsim labu. Un, tas noteikti ir veids, kā arī pieaugušie cilvēki varēs mums palīdzēt kaut ko brīvprātīgi padarīt. Jā, Brīvprātīgais darbs. Jauniešiem man liekas, tas ir bišķiņ aktuālāk, jo mums tomēr ir vairāk laiks un vairāk tā enerģija. Un, vispār tas tāda kultūra veido, ka vajag izpalīdzēt kādam cilvēkam. Jā, un mēs arī, mums tāds tā kā likums,
man šķiet, ka tas tikai mums, bet varbūt tas ir arī oficiāli sarkanā krusta. Tie, kā mums krēkli ir mugurā, mums ir jāiet tas solis uz priekšu, mums ir jāpalīdz kādam, un mēs nedrīkstam tur darīt kaut kādas muļķības. Jo jūs esat jau tāds Tas simbols, ir, jā, sarkanā krusta. maskots, tā var teikt. Jā, un mēs nedrīkstam nest kaunu organizācijai. Man liekas, tas arī ir, piemēram, skolās. Ja tu valkā skolas džemperīti, tad nevar ālēties, tā var teikt. To vēl es arī spilgti atceros savā skolā, tādu teikumu. Tā. Vai jūs, prāt, jauniešiem ir svarīgi iesaistīties? Tā kā pilnīgi visiem tas ir jāizmēģina brīvprātīgais darbs. Tagad tā vispārīgi tā tēma. Tas ir interesants jaunieks, bet sarkanais krusts, noteikti. Pareizi. Jā, visiem obligāti jāpiesakās. Jā, 12, 11, 10 klāsts nāciet droši 9 klāsts. LSKJ, apakšvītra Ventspils, Instagramā droši uzrakstiet, saznieties. Jā, piesakojiet oficiāli mums Instagrams arī tagad ir. Jā, droši varat uzrakstīt kādu ziņu, atnāciet uz kādu sēdi. Ļoti nepiespiest atmosfēru. Ja negrib, tad... Jā, uz sēdēm var vienkārši reāli. Labi, cik mums klātienē ļoti reti ir sēdes. Vakar mums bija sēde klātienē, un tā bija pirmā kopš septembra. Jo galvenokārt ir tā problēma, tas, ka ne visi var būt uz vietas, un citi atrodas Rīgā, tad labāk ir mums attālināti bieži vien. Bet šīs sēdes mērķis bija vairāk vienkārši pasēdēt, paplānot, ko mēs varētu padarīt. Un nebija obligāti, ka visi ierodās un ka visi ir spējīgi tur kaut ko saprast, piemēram, plānot konkrētu pasākumu. Jā, vispār mūsu stiprās puses sarkanajam krustam tieši Ventspils nodaļai ir tās mūsu sēdes. Mēs visu laiku viņas aktualizējam, jo tas bija pirmais, kas mums bija pats labākais. Tad, kad Pauls dibināja, mums bija izcils sēdes, viss tika izrunāts, kas iet uz priekšu, kas neiet uz priekšu. Bet pats tas darbs ļoti vājš. Mēs pirmo semestri vispār, man liekas, ka neko neizdarījām. Mēs laiku aktualizējām, ka mums vajag to un to izdarīt. Un pats vieglākais no tiem ir plakāts uztaisīt. Mums ir jāizstāst par izlaušanās istabu. Mums ir obligāti jāizstāst par izlaušanās istabu. Bet jā, tad plakāts mēs taisījām vienu semestri, un mēs uztaisījām tikai vienu no tiem plakātiem. Tad mēs izlīmējām ģimnāzijā. Cik viņi bija noderīgi? Es domāju, ka ļoti. Palīdzēja kādu. Vismaz atgādināja. Cerams, vismaz kāds izlasīja. Es neesmu redzējusi tādu plakātu, bet... Ok. Bet es... Mums uzbruk. Nē, tas nav domāts kā uzbrukums. Bet... Es nezinu, bet es arī kaut kur pa vējiem esmu. Es īsti neskatos, kas man apkārt notiek skolā. Izklausās, ka viņai noderētu sarkanais krusts. Varētu pievienoties. Reiz varētu zināt, kas aktuāls Ventspilī. Jā, bet pēc tam mēs jau turpinot, tā kā mums jau tie pasākumi daudz vieglāk nāca. Tā kā tas bija pats sākums, un mēs bijām burtiski vakumā, jo tāds Ventspils nodaļas nebija pirms Pauls Jāgapsons dibināja. Un tālāk tad, no plakātiem mēs aizgājām uz kaut kādiem īstiem darbiem, kas bija visvairāk vasarā. Mēs izdarījām, mēs vasarā bijām pirmo reizi uz to aprūpas namu, un tad arī bija pludmales diena. Paldies Aleksiem, ka uzaicināja mūs. Aktuālāk ir vasara jauniešiem brīvlaiks. Mums pašiem arī brīvāks laiks sanāk, man liekas. Tāds foršāks, siltāks laiks. Precīzi, jā. Jā, bet pastāst lūdzu par izlaušanās istabu. Par izlaušanās istabu. Tas mums tāds sāpīgs punkts. Principā mēs par viņu sākām runāt jau pirms decembra vai decembrī. Burtiski tās bija tā kā pašas pirmās sēdes, jā. Un izlēmām, mēs gribam organizēt izlaušanās istabu. Un, manuprāt, mums tā kļūda šeit bija tas, ka mēs izdomājām risinājumu. Risinājums ir izlaušanās istaba. Mēs neizdomājām problēmu. Kāda ir problēma, ko mēs risinām ar šo izlaušanās istabu? Un tad, tā bija ļoti liela problēma ilgu laiku. Bet jūs beigās īstenojāt? Jā. Tātad kamera uz mani šobrīd jauniešu mājā ir pieejama izlaušanās istaba. Tikai uzrakstiet mums Instagramā. Un iepriekšējā dienā uzrakstiet to, ka jūs dosieties, un mēs visi sarunāsim, jūs varēsiet doties uz pagrabu. Tur brīvprātīgie viss jums izstāstīs. Kur mēs tagad esam? Sākas pagrabu, bet kur mēs atrodamies pašlaik? Jauniešu mājā. Bēniņos. Nē, Bēniņos īsti ne. Studijā mēs esam. Mēs esam studijā. Oficiāli. Jā, nevis kaut kādā garāžā vai Bēniņos. Un kāpēc, piemēram, man vajadzētu iet uz izlaušanās istabu? Kāda jāiet no tā? Tas ir ļoti labs Zviedrīts. Ļoti labs jautājums. Es domāju, ka viņš ļoti labs cilvēks. Paldies.
Tas ļoti labs jautājums. Varbūt tu varētu atbildēt. Nu, zini, kā izlaušanās istabas man ļoti patīk. Es esmu bijis tikai uz vienu, un tā viena ir bijusi brīnišķīga. Tā ir sarkanā krusta izlaušanās istaba. Jā, tur tā kā tu aizies ar čomiem, labi pavadi laiku. Tas ir apmēram uz 40 minūtēm tāda izklaide, ka jūs tur kopā visi risināt uzdevumus, kaut ko pamācāties. Mazliet arī anatomija iesaistīta. Man bija prieks izmantot savu zināšanas. Kāda ir tā tēma vai tā problēma? Varbūt parekumējiet vispār kāda tā. Tēma problēma ir, ka, cik es sapratu, Renārs Kaupers tev ir ieslodzījis istabā, un tev jāmeklē atslēga. Tāda ir tā tēma. Oriģināli doma bija iesaistīt pirmās palīdzības aptieciņu un par to izglītot, bet tur bija loģistikas problēmas, kā realizēt, ka viss tiek sakārtots un ka nekas nepazūd. Tad mēs izlēmām atmest to ideju. Ko jūs tagad mācāt? Gan jau ir kaut kāds mērķis, kāpēc jūs šobrīd vairāk mērķis ir vienkārši, lai jaunieši pavadītu nedaudz laiku un ne pie datora kaut ko aktīvu padarīt ar cilvēkiem. Piemēram, mēs aizgājām abi pēc apmeklējuma Lanzē, un tad tīri tā es būtu braucis mājās pēc tam. Bet tā vietā mēs aizbraucām kopā grupiņu ar cilvēkiem, pavadījām nedaudz laiku, pasmējāmies tur. Kārtīgi. Jā, bija ļoti interesanti. Jā. Un pēc tam vēl uzspēlējām ping-pongu. Jā, jauniešu māju izbaudījām. Tad, tas tāds ļoti laba aktivitāte vienkārši jauniešiem. Kā jums tagad ir, piemēram, jūs spēlējat video spēles, ja tagad jūs esat pilnīgi atmetuši kaut kādas tur klātienes pasākums apmeklējāt, jo, piemēram, man pamatskolā es vienkārši sēdēju un brutāli kapāju video spēles no vienas vietas. Tagad es esmu visu atinstalējusi, es zaudēju kaut kādu to summu, ko es pa brīvo tās spēles dabūju. Bet tagad es jūtos daudz labāk, un tagad es tā veltu laiku vairāk, es nezinu, lasīt, likt puzli. Tad tu atbalstīji tādu video spēļu nespēlēšanu, jā? Es tā īsti nesaku. Man liekas, savā ziņā, kā kaut kas var izglītot, bet tur ir tāda šaura robeža starp varbūt atkarību un tā kā izglītošanu. Es nezinu, vai es tā loģiski varu to visu pasniegt, jo tā kā es spēlēju, es pilnīgi zaudēju vispār to jēgu un to domu vispār klātienē satikties ar saviem, piemēram, draugiem. Mēs pārsvarā tikai un vienīgi spēlējām online, vispār pat nesatikāmies. Un tagad, tā kā es esmu, piemēram, atmetus, ja tā kā beigus spēlēt vispār, man ir, pirmkārt, man ir vairāk laika. Tas ļoti daudz aizņem laika. Tas tā kā pilnīgi skolas ciklu, pilnīgi sabojā kontroldarbiem nevar sagatavoties, bet arī tagad ir daudz foršāk, piemēram, jo man ir laiks, piemēram, izplānot ar saviem draugiem, aizējām uz slidotavu. Uztaisam kaut kādu, es nezinu, rokdarbu vakaru, kur mēs tā kā visi satiekamies kādu cilvēku mājā, hostam. Un tad, jā. Vai arī kopīgi aiziet uz kādu sarkanā krusta sēdi. Protams. Jā, man bija līdzīga situācija arī. Es pamatskolā, vidusskolā, tagad bija Covid. Ļoti spēlēju datoru, arī matemātikas stundu laikā spēlēju datoru. Un tad kaut kā uz 11. klases beigām un 12. klasi jau sāku vairāk darboties ar visādiem citiem projektiņiem, brīvprātīgiem darbiem, un man baigi nebija laika reāli spēlēt video spēles. Manuprāt, arī tad dabūju jaunu datoru, un vienkārši kaut kā neinstalēju neko. Un tad tā es šobrīd spēlēju šahu internetā ik pa laikam. Līčasā ieeju, bet Valorantus. Klātienē šahu? Es pēdējos reizi klātienē spēlēju šahu, tas bija Spartakijādē jūnijā, manuprāt, jūnijā. Kas ir Spartakijāda? Tas ir NBS Spartakijāda, kurā no visas Latvijas sabrauc dažādi nacionāli bruņoto spēku personāli. Un piedalās gan šahā, gan tur skriešanā, pingpongs tur arī bija, tad visās aktivitātes. Kur vieta dabūja? Par to nerunāsim. Nē, īstenībā nebija slikti. Kaut kādu no 30 pāri cilvēkiem es dabūju 11. Un ir jāierēķina, tur bija tā kā lielmeistare viena. Tad tur bija ļoti avansēti cilvēki. Es esmu tikai internetā mācījies, cik tur ik pa laikam ieeju buletu uzspēlēju ātri tālai. Jā, bet tik un tā. Kaut ko iemācījies jau arī. Jā, tas vairāk bija vienkārši tāds sociāli interesants, kaut kas padarīt, jaunu pieredzi, kaut kas, kas nav ikdienā.
ko Henriks tur rāda. 1-1. Ar tevi? Ok, labi. Es domāju, Sarunāts. tas bija kaut kāds Mēs varam signāls. studijā uzspēlēt, man nebūtu problēma. Man arī nebūtu problēma parādīt visiem, kā tu zaudēsi. Šausmīgi, te jau Cepeša krāsnes bez cepšanās nevar būt. vispār tiešām. Jā, savā ziņā. 3, jā. Jā. Bet, jā, video spēles, man liekas, ka ir diezgan slikts veids, kā pavadīt savu laiku, jo citi izmantot argumentu, ka tu tāpat runājies ar saviem draugiem, bet, zini, kā sarunām jābūt vērtīgām. Ir, Jā, ka tu tur- noteikti. ka Tur paņem kaut kādu, vecais nomet man vairodziņu un apsies vecais, kā es savu džeku sašāvu. Man liekas, ka tā nav būtība, tā nav īsta socializēšanās. Un, Jā, nē, lūk, tur bija man lielākā, tā var teikt, krīze tieši par to, jo vienīgā saruna, ko es burtiski dabūju, online ēteros, kā var pateikt, nomet man šildi, tā kā kaut kas tāds, kaut kas A, kaut kas B, tur kaut kas notiekās. Un pilnīgi, man ir tā, es šausmīgi daudz runāju. Nevaru aizvērties. Man vajag, un vēl es meklēju mērķi tām sarunām, kaut ko jaunu uzzināt, vai kaut ko jaunu iegūt, vai kaut kā apmainīties, bez maz vai ar otru cilvēku, un tad tas man kaut kā īsti vairāk negāja pie sirds, Jā. līdzīgi. Tā. Lai es gribētu piebilst, Minecraft un citas tādas radošas spēles. Tās gan es, ja tīpaši ir, piemēram, attālināt kaut kādi draugi, ja Jā. cilvēks dzīvo Ventspilī un draugs dzīvo Rīgā, tad tas noteikti ir dažreiz ļoti noderīgi. Vērtīgi, jā. Noteikti, es teiktu, ne jau katru vakaru. Jā. Zini, Jā. tas jau nav pārāk daudz, bet ik pa laikam tas jau Un nekāda vai- problēma. Slikti, Valters, jā. tu Palīdz varētu- socializēties. Tu varētu piekrist tam, ka ar video spēlēm tāpat kā ar dzēršanu, ka, ja tu sāc darīt to Ok. viens pats, tad tu esi atkarīgs. Tā varētu teikt. Ko? Ja mēs, piemēram, es ar tevi, ja es dzīvoju Rīgā, tu dzīvo Ventspilī, un mēs sazvanāmies tur katru vakaru spēlējam Minecraft, un tad kādu vakaru tu nevari, un es pats piesēžos pie Minecraft, es nospēlēju 3 stundas. Vai tad tā jau ir problēma? Nē, es teiktu, 3 stundas paspēlēt Minecraft reizi nedēļā nav problēma. Okay. Tad droši, ja jūs spēlējat Minecraft un tagad nejūtaties slikti par sevi. Jā, tā nav reklāma, lai pilnīgi beigtu spēlēt video spēles. Jā, bet vienkārši padomājiet, ja jūs esat viens no tiem, kas spēlē līdz 3 pa nakti, tad, Jā, tad varbūt Varbūt. nedaudz atrodiet. Es Jā. nezinu. Atrodiet laiku saviem draugiem, atrodiet laiku pavadīt esiet klātesoši. Jā, Jā. jā. Es Jā. Redz, kā es atradu to domu. Pareizi, jā. Izcili. Tad, jā, video spēles ir reizes, kad var izmantot, un Jā. ir reizes, kad Ir varbūt. jāatrod tā robeža. Ja tas sāk ietekmēt jau skolu un laika plānošanu, tad varbūt apdomājiet savu es nezinu, rīcību. Pareizi, jā. ja tas vispār sāk vienkārši ietekmēt kaut ko, kas nav tā kā, Jā. atmetams. Miegs, šis ļoti svarīga lieta. Jā. Un visaktuālākā lieta par video spēlēm, jo es pats pazinu vairākus vidusskolā, kas tur spēlēja līdz, kā es teicu, 3 pa nakti vai pat vēlāk. Un tad ierodās skola un saka, šodien gulēju 4 stundas. Kāpēc man galva sāp? Jā, kāpēc man galvas sāp? Nevaru koncentrēties. Jā. Who knows? Vai arī, Pasaules piemēram, brīnums. Anī, kāds ir tavs uzskats par tiem, kurš stundās zem galda spēlē Clash Royale? Vai tā ir normāla parādība, jo diezgan daudz cilvēku tā dara, un es pat esmu dzirdējis, ka kāds normalizē to, ka skolotāji kaut ko tur atkal... Tā jau ir muļķības runā, problēma. un tad- Tā jau ir problēma. Tā ir problēma, jā. Jā. Nē, tā ir. Es varētu Kas tas ir? iespringt šajā tematā tik ļoti. jo es Sprāksti, sprīdzina, Nē, tik traki nebūs. Bet patiešām es redzu to tik bieži stundas laikā. Es nezinu, Clash Royale patiešām Jā. tiek spēlēts. Es nezinu, labi, es pat biju viens no tiem cilvēkiem pagājušajā gadā, kurš sociālos medijos tā kā skatījās, piemēram, Instagram, kaut ko tur ritināja vai kaut ko savādāk. Tagad es sapratu to, pirmkārt, kāda es muļķa biju, jo pirmkārt, tas tik šausmīgi laika tā kā aizņem. Es neko neiemācījos. Vienkārši brutāli. Tu neko neiemācies tajā momentā. Tu esi pārņemts ar kaut ko pilnīgi citu. Tu neesi klātesošs. Tu domā, bet paralēli es klausos, vai ne? Jā. Es taču sapratīšu kaut ko. Nē, Jā, par Un- sociālajiem mēdījiem. Pierakstu pārtrauc. nē, es gribēju pateikt, un vēl, ja tev ir padziļinātie priekšmeti, nekādā gadījumā tu nedrīkst sēdēt telefonā tajā Nedrīkst, jā. momentā. Šī bija man tāda tā kā jaungada apņemšanās pagaidām gadam. Vispār tā kā mazāk tos sociālos medijas izmantot, vispār mazāk tā kā skatīties datorā, telefonā, jo man tas tā kā, kas skaitās, tā kā,
screen time, ja, no Jā. ekrāna laiks, jā, tā Screen latviski. time visi sapratīs. Jā. Pirmkārt, man nepatika tas skaitlis, ko es redzēju, un otrkārt, jā, tas jau sāka ietekmēt tādas zīmes, kas nebija diezko forši, un tagad es esmu ļoti pateicīga, jo 1. septembris sākās, un ne? Pirmie visi tie padzinātie kursi, tās nodarbības, es vismaz pirmkārt es saprotu kaut ko, otrkārt man viss paliek galvā, man nevajag vēl papildus tik ļoti iespringt, piemēram, mājās, jo es jau paralēli klausos, es varu uzdot vēl paralēli jautājumu skolotājai tajā momentā. Tāpēc man liekas, tas nav forši. Spēlēt tur kaut ko zem pagalds. Un vēl tas daļai, nedaudz tīzli izskatās. Tas izskatās tīzli, jā. Vienkārši tā. Tas, ko es gribēju teikt par sociālajiem mēdījiem, jā, man arī teikt tā daudz apņemšanās. Tas, ko es tagad esmu darījis pēdējā laikā, es paņemu, Instagram atveru, scrolloju 5 minūtes. Tāpēc 5 minūtēm es uzdodu jautājumu, vai es šo izbaudu. Un ļoti bieži atbildi ir nē, īstenībā šis ir diezgan garlaicīgi, man nekas interesants, tu nemetas ārā. Un tad tajā brīdī uzdodot tos jautājumus, ir tāds, labi, ir aizvēršu. Jo citādāk visu laiku scrollo, un varbūt būs kaut kas interesants, varbūt būs. Un tad tagad parādās kaut kas interesants, tad uzreiz prāts ļoti laimīgs. Un tas ir azartspēļu mindset. Savā ziņā. Tas ir savā ziņā, jā. Tas ir saucās Skinner box. Bija psihologs, kaut kāds vārds un uzvārds bija Skinners. Viņš izveidoja kasti, kurā bija principā žurka un poga. Žurka aiziet, uzspiež pogu, viņai iedod ēst. Un tādā kastē, tā žurka katru reizi, kad gribēja ēst, viņa aizgāja, uzspiež pogu, dabūja ēst. Viss kārtībā. Bet tad viņš uztaisīja, ka uzspiež pogu, un tad randomā katru kaut kādu 4. reizi tikai iedod ēst. Un tad žurkai no tās nepārliecinātības prātā uzreiz tas dopamīns izdalījās daudz vairāk katru reizi, kad saņēma ēst. Tad viņa gāja un spieda to pogu visu laiku, un viņai krājās tik ēdiens un krājās. Un viņi ņēma pārmērā daudz, un tas pats, manuprāt, notiek ar sociālajiem mēdījiem. Jā. Vispār arī interesanti bija līdzīgs pētījums par pērtiķi, un tur viņš bija piesētāts pie krēsla, un viņam vajadzēja, tad, kad uz ekrāna parādījās kaut kāds kvadrātiņš vai figūra, tad viņam vajadzēja uzspiest pogu, un viņam uz mēles uzplanātu vīnogas sulu, tā kā tāda ļoti salda. Un tur izpētīja to, ka, loģiski tāpat kā žurka sāka aizvien vairāk spiest to pogu, tikko kā parādījās tā figūra. Bet tad, pēc kāda laika, viņi pamainīja to, ko viņi viņam deva. Citreiz viņam uzpildīja vienkārši parastu ūdeni, un citreiz tādu atšķaidītu vīnogas sulu. Citreiz viņš vispār neko nedabūja. Un tajā brīdī, tad, kad viņš uzspēja to pogu, redzot figūru, un viņš nedabūja neko, tās alkas, ko viņš gaidīja, netika sasniegtas, un parādījās viņā agresija, neapmierinātība. Un tas arī man liekas, ka parāda, ka, piemēram, tu nosēdi stundu Instagramā, un tad tu nedabūji to dopamīnu, tu nedabūji pasmieties. Un tev uzreiz, tu pat tiec negatīvi ietekmēs, tu paliec dusmīgs, neapmierināts. Man liekas, tas arī ir ļoti, ļoti nepareizi. Nē, tagad manējie sociālajie mediji faktiski bija tā. Sākumā bija kaut kādi tie memi, tie kaut kādi joki. Tagad man viss faktiski Instagrams ir kā mans Pinterests. Vienkārši kaut kādi rokdarbiņi, kaut kas tāds. Vēl man arī liekas, ka jauniešiem varbūt ir nedaudz atkarība tā kā dokumentēt visu, tā kā pilnīgi visu likt sociālos medijos, vienkārši visu laiku apskaties, ko es, kādu salātiņu, Cēzaru vai ne, es kaut kur tur, šur biju, kaut kur it nekur. Un cilvēks zaudēja tā kā to, pirmkārt, atmiņas savā ziņā, jo tu vienkārši pielips tam telefonam, mēģini atrast tādu smuku kadru, ko nobildēt. Tu pat neizbaudi to momentu, kad tu esi klātesošs ar draugiem vai paziņām. Šo es arī atklāju, tad, kad es ar ārzemju brīvprātīgajiem, mēs svinējām Ziemassvētkus kopā. Es biju ļoti pārsteigta, ka lielākā daļa, vienkārši nulle, nav sociālajie mediji, neko tā īsti neizmanto, varbūt maksimums uzzvan vecākiem, ja? Un viņi raksta roku vēstules, vienkārši tīri. Pirmkārt, es to mākslu ļoti cienu. Viņi tā kā zīmē pastkartītes, raksta saviem vecākiem vienkārši, lai to laiku veltītu, uzrakstīt ar roku, nevis kaut kādu īsu īziņu, kā arī, es arī iesaistīšos šajā ģielā tagad ar ārzemju brīvprātīgajiem, bet man liekas, tas ir ļoti forši, ka viņi velta laiku
tā kā, es nezinu pat, kā to paskaidrot, mīlēt to cilvēku un cienīt un patiešām dot laiku otram, nevis tikai tā, ātri pavirš, kaut ko tur saraksta, kaut ko tur nobildē. Turklāt ir tā sentimentālā vērtība, ka uzrakstīt īziņu ir ļoti viegli. Un vēstulē var visu to pašu informāciju sniegt, kuru īziņā, bet vienkārši tas fakts, ka nedaudz piepūlējās nedaudz un aizgāja, nopirka sev to papīru, reāli sarakstīja ar roku un tad aizgāja un aizsūtīja. Tas tā ļoti novērtējami ir uzreiz. Jā, un viņi beig knapi kaut ko arī bildēja savā ziņā. Viņi kaut ko nobildēja, piemēram, grupas bildīt, lai parādītu vecākiem, protams, aizsūtīt, ka viss ok, ja? Jo gal galā, cik tie kilometri ir, piemēram, no Vācijas vai Gruzijas vai kaut kur tam līdzīgi vēl. Bet tā, faktiski vispār tas telefons netika ņemts rokās, izbaudīja, izstaigājās pa pilsētām un ļoti jauki. Jā. Ko es varu piebilst par vēstulēm? Man arī ļoti fascinē, ka cilvēki kādreiz rakstīja vēstules, un tā bija tāda māksla. Tev vajadzēja labi rakstīt vēstules, un tagad tas ir pilnībā pa logu izlidojis. Jūs vispār dzirdējāt, ka Dānijā slēdza to pastu? Nopietni. Jā, viņiem pēdējā vēstule jaunajā gadā tika aizsūtīta Dānijas iedzīvotājiem, ka tas ir ticis slēgts vienkārši ekonomiski, nav izdevīgi vairāk. Tagad mulos, lielveikalos, tirdzniecības centros tagad vienkārši ir kaut kāda, tā kā minīne pasta tā kā vietas, bet kaut kas tāds paviršāks, un viņi ir burtiski zaudējuši to nozīmi, jo viss jau ir pārgājis elektroniski, pilnīgi viss viņiem. Jā. Es nebiju dzirdējis šo. Bet kāda man ir pieredze vēstulēm, es nesen atradu tādu lielu kasti, kas piederēja manam tētim, tur man mājās stāvēja, un tur viss kasti pilna vēstulēm. Kas viņam kāds ir rakstījis, tur onkuls Ēriks kaut ko aizsūtījis, viņam to viņš ir saglabājis. Un tur bija tāda ar speciālu bantīti aizsiet meitenes, kuras ir sūtījuši viņam vēstules, un tās ir īstās, tās ir mīlas vēstules, kuras mans tētis saņēmis. Un tās lasīt cauri, bija šī privāta lieta, jā. Es pēc tam apstīju tētim, viņš nebija īsti priecīgs, ka es lasīju viņas. Bet es apskatījos, un kā viņas raksta, kādreiz rakstīja, tas ir kaut kas tāds, ko, mūsdienās es pat nebūtu, es nevaru iedomāties, kā es varētu saņemt kaut ko tādu, ko mans tētis saņem tajā laikā. Un baigi žēl, jā, ka nav vairāk tāda, kā tu teici, sentimentālitātes. Jā. Ko mēs izrādām viens otru. Es arī tagad noteikti jau ilgu laiku saglabāju visas vēstules, kuras saņemu. Un tagad tas, ko esmu sācis darīt, ir izprintēt bildes. Jo visu laiku viņas ir telefonā, un tad, salūks telefons, kaut kas notiek, viņas pazūd. Tad man ir dažas galvenās atmiņas, tad lūk, tās man gribās izprintēt. Jā. Bilžu albuma arī mirus lieta. Jā. Man nav šobrīd bilžu albums. Es īstenībā ieminējos, es ceru, ka man Ziemassvētkos uzdāvinās, bet, labi, būs pašam jānopērk, bet man ir bildes. Tad tās ļoti vēlos tur salikt. Jā, es arī pats sāku printēt bildes ārā no telefona, lai es varētu uztaisīt, fotoalbumu. Tagad es nedaudz prokrastinēju tajā jautājumā. Vēl es sāku rakstīt dienas grāmatu pagājušo gadu, jo es vienkārši biju novērojis, mans vecstāvs bija rakstījis, atrada viņa vecās dienas grāmatas, protams, baigi daudz nešķirstīja, jo man liekas, tā ir šausmīgi privāta lieta, bet pirmkārt, tas ir savu ziņu tā kā sevis atklāšana, tad, kad tu pats sev arī raksti to vēstuli, tā var teikt vēstuli sev, ne? Un tagad es jau to, kaut kādu gadu daru, un savā ziņā es iepazinu sev daudz vairāk. Izrādās, es varu kaut ko pat poētisku uzrakstīt, par ko es biju diezgan pārsteigta. Jo latviešu valodas domrakstos, es nevaru tā uzreiz visu drukāt, reku ir tēma un raksti. Man tas šausmīgi pieklibo. Rakstot dienas grāmatu, pirmkārt, es ceru, ka man uzlabosies interpunkcija. Un arī tā pašizpausme, jā. Es domāju, varbūt es atvainojos, varbūt ir kādi komentāri. Es domāju, mēs varētu paņemt pauzīti, jo mēs tādu labu laiku runājam, jo mums vēl diezgan ilgi gatavosies tā banāna maize, jā. Labi, paņemam. Labi. Tiekamies pēc šī reklāma pārtraukuma. Uzlisim kaut kādu Latviju. And we're back! Un mēs esam atgriezušies. Ar banānu maizi jau izņemtu no krāsnes.
Ļoti skaisti. Tehniskais. Nogriez man tādu šķēlīt smogu. Es domāju, ka sākumā tehniskajam darbiniekam jāiedod, lai Labi, viņš labi, nemaisītos jā. pa kājām. Ne? Pareizi, jā. Ui. Ej, nost. Man nav tev ceru, ka šķīvīts, diemžēl. Redz tos tvaigus. Tā. Ja nevajadzēja būt ilgāk. Šis ir tāds var. Bet mums tikai Tagad paprovē. Tu mēģini Jā, pārbaudīt. jā, viņš vai- būs tests. Vai ir gatava vai nav? Smaržo Es tikai labi. paņēmu 3 Smaržo dakšiņus, šausmas jo es labi. nerēķinājos, ka Hendriks ēdīs. Mēs ar Valteru no viens šķīvīšu. Okay. Kā ir? Balabāš. Labi, Ir uzliec baigi man labi. arī. Kā? Negriežas. Tā, čekojam. Labi. Ej, nos! Ej, nos! Nav šķēlīt. Ir tik naidīgi. Mēs tikko runājām, Anī teica, ka viņa nav naidīgs cilvēks. Bet šī mājas gan ir naidīga. Pasaka. Bā! Šī ir cukurs, Anī? Jā. Jā. Metīsim svaru klāt, ko. Tur bija kaut kāds 3 grami ar proteīnu, viss kaut kas tur bija. Kādi. Te ir kreatīns arī. Kreatīns, atver mājaslapu, BCA, viss tur. Kur bija man glāze? No. Bet nākošais jūs ar visu tos proteīnu pulverus likt iekšā un Jā. visu kaut ko tādu. Vai jūs dzirdat cilvēku mājās? Jūs varat likt proteīnu pulveri arī te iekšā. Ko vēl te var ielikt, Anī? Nezinu. Es zinu, ka tumšo šokolādi ir labi likt kopā ar banānu maizi. Patiešām. Es varu izgāšu labāk, ja tas ir banāna maizē. Jā. Nu, tāds interesants stāsts, kas man bija, ja mēs vēl bišķiņ par sarkano krustu varam parunāt, kādas privilēģijas ir būt sarkanajā krustā. Man tāda forša pieredze bija, ka dziesmu sākos bija kurējais tur mēģinājums, un mēs visi ejam augšā tā kā ar savu Ventspils kori. Un man priekšā Klaus Podnieks nepaņēma savējo ūdens pudeli līdzi. Un tad mēs gājām visi tur augšā, un tur ik pa laikam tā sarkanā krusta telts ir. Un tā nav sarkanā krusta jaunatne, tā ir vienkārši pieaugušie sarkanais krusts. Un viņš pieiet pie viņiem un paprasa, es varu dabūt vienu ūdeni, lūdzu. Un viņi viņam atteica. Jo, zin kā, cilvēki tur, tie bērni tur ir tūkstošiem. Nu, vienamēr katram teikt dot pudeli ar ūdeni. Un var redzēt, ka Klaus ir pie samaņas un ka viņš neģības līdz nost. Un viņš pēc tam aiziet tālāk, jā, Klāva atraida. Un es domāju, zin ko, viņš viņu jāpariskē, jā. Man vajag riskēt. Un es paņēmu savējo biedru kartīti, kas man ir, kas mums visiem ir sarkanā krusta jaunatnē. Un es pieeju pie tās pašas tēles. Un tagad es viņiem saku, nu labi, tās Džeks nedabūja, bet es kā biedrs tomēr varu dabūt. Un tas bija baigi smieklīgi, jo viņi tā apskatījās, pasmējās bišķiņi un arī iedeva man to ūdeni. Tā kā ir privilēģija, tu tiec atzīst kā savējais. Tikko kā tu esi sarkanā krusta jaunatnē. Tātad forši. Tev ir kāds, varbūt, Valter, labas pieredzes, ka tu esi sarkanā krustā, kāds privilēģijas, varbūt, kas tev ir sanācis? Privilēģijas. Es šobrīd nevaru baigi iedomāties kaut ko tam līdzīgu. Viņš ir pārāk pārņemts ar banānu maizi. Jā, ļoti labi. Viņi ir Tā kā- šausmīgi garšīgi. Nē, es viņu griezu un man izskatījās, ka viņi ir nedaudz kā, nepietiekami izsakti. Jā. Bet nē, kad ēdu ļoti labi. Jā. Šis ir jāslavē pateicoties. Par sarkano krustu es teiktu, būt sarkanajā krustā jau ir privilēģija. Es pilnībā piekrītu. Nē, bet ir jāpaslavē puiši, tāpēc, jo pirmo reizi šajā podkāstā mēs oficiāli esam kaut ko gatavojuši, nevis saldēt kaut ko no saldētavas izvilkuši ārā pa fikso un Pagad tā iepriekš bija? saldētas Tikko piciņas, jā. Ekspozēju sev. No to es izdarīju pirmajā epizodē. Es iepriekšējās sērijas vispār neskatījos. Es viņu vienkārši liku sev fonā. Nē, es viņu liku fonā. Es klausījos Spotify. Nē, Spotify nē. Man patīk tā labākā uz džīma aiziet, uzliek fonā, skrienot. Sevišķi krāsnes fonā. Reāli. Nē, nu, multitaskings. Jā. Zinu, jo citādāk. Kaut kā, es nezinu, Bauds nav pa prāms. mani gauma sēdēt un skatīties, kā cilvēku runā stundu. Nē, tas nav arī manā gaumē. Es izēdīšu muti, jūs varat turpināt pazarēt. Man pašam tas pats. Man arī. Mēs esam profesionāli. Sā. Bet, piemēram, kamēr es tīru māju vai kaut ko padaru
paralēli rokdarbiņus, kaut ko tādu. Man ļoti patīk podkāstus klausīties. Es mēģināju vienreiz nosēdēt un noskatīties, nevis noklausīties. Un izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši. Man Lielī pat- spēles nespēlē, un tad, zin kā, otrā monitorā. Vēl podkāstu ir ļoti labi un audio grāmatas. Jā. Tu klausies audiogrāmatu? Jā, jā, Es jā. esmu mēģinājis. Man pat uz brīdi bija Audible subscriptions, un tad es viņu atjaunoju, bet tur kaut kas man nesagāja. Un, tā es tur viņu neatjaunoju, bet nē, var atrast internetā visādas. Kur jau tu teici klausies? Tagad nevienu. Tagad es klausos Cepeša krāsnes podkāstu pēdējā laikā. Man vienīgā audiogrāmata, ko es esmu klausījies savā mūžā, bija varbūt 9. klase, kad Niks Ocoliņš atsūtīja to manifesto. Man liekas, ka no Unibomber tā. Kā viņam bija vārds? Es zinu vārdu, bet nē, manu tēmu mēs par šito Tur bija nerunāsim. 8 stundu ilgs video. Tur. Bet, Es tikai vienu. No tā Bendigūna, no tā čaļa, es YouTubers. nezinu, Viņam ir ļoti labs video klips. Vendigūna. Jā, Es jā, esmu jā. fani, jā. Jā, es arī. Bet es tikai vienu audio grāmatu esmu noklausījis. Es vēl klausos Great Expectations, padziļinātā angļu valoda. Dzirdēts nosaukums, par ko viņi ir. Par to vienu bārenu vārdā Pips. Un jā. Ļoti grūti lasās. Tāpēc es labāk klausos pašlaik. Un lasu paralēli līdzi, lai es kaut ko saprotu. Mm-hmm. Jums vēl tur ir kūka? Jā, tā Ok, ir spiedz banāna stop, jā. maize. Jā, tā nav kūka, Henrika. Viņš jau kurējo reizi pat aizkadros to sauc par kaut kādu kūku. Nē, tā ir banānu maize. Droši vien. Man liekas, ka mums izdevās. Ja godīgi aplausu sev, es domāju, ka šis bija izcils. Jā, labs darbs visiem. Jā. Jā, Anna teica, paldies mums, bet reāli paldies tev. Jo neviens no mums recepti nezināja, lai gan es viņu atradu. Tu viņu atsūtīji. Es būtu ņēmusi vienu citu, bet tad man bija tāds, ko varbūt ir kāds pamēģinājis to. Bet nekas bija labi, bija garšīgi recepti. Jā, ļoti labi. Tāpēc, jā, Mēs turpinām sarunu, vai mēs jau sādam? tas ir labs podcastu. jautājums. Ko jūs domājat? Tev kā hostam varbūt ir kāds jautājums man vēl pēdējais bija- mums. Bija vēl kaut kādi jautājumi par brīvprātīgo darbu. Mēs tā kā to tēmu ļoti ātri un tā pa viņiem visu izņēmām cauri. Jā, paldies, ka noskat. Nē, bet, es domāju, nekas īsti vairāk nav ko apspriest. Nē, ir. Tomēr ir. Nē, pagaid. Nē, nav. Ir? Es- Nav. Nē, ir. Varbūt. Vai jūs domājat, ka ir pietiekami daudz iespējas jauniešiem? Piemēram, brīvprātīgais darbs un projekti un viss kaut kas tāds. Jo, Kontroversiāls jautājums. ne, jo Nē, nē. es kurējo reizi esmu dzirdējusi. Ventspilī nav ko darīt, jauniešiem nav ko darīt. Tā kā vispārīgi nevienam nav ko darīt. Patiesībai mīts, jūs prāt. Mīts. Šeit, protams, vienmēr jauniešiem varētu būt vairāk ko darīt. Bet Ventspilī, tik daudz lietas, ko jauniešiem darīt. Es tagad skatos sociālajos mēdījos, visādas lietas, ko citi jaunieši dara. Un es tik domāju, kāpēc es nedabūju to izmēru, kāpēc es to neizmēģināju, kad es vēl mācījos. Mums šeit Ventspilī ir jauniešu mājā rekur podcasts, bet arī citi tur brīvprātīgie darbi. Sarkanais krusts, pievienojieties LSKJ, apakšītra Ventspils Instagramā. Var jau arī aiziet Eiropas solidaritātes korpusā vispārīgi, ārzemēs, Jā. brīvprātīgo darbu no Jā. 18 gadiem. Visādas sporta skola, Jā, projektiņi Par mums kaut to. kādi. Ventspils digitālais centrs. Citās pilsētās tāds nav. Jā. Tad, Netiek tā. novērtēts Jā. pietiekami daudz. Un vēl, man liekas, pa brīvu tur lielākā Jā, daļa jā, no jā. klases biedras iet, piemēram, jau no mediju pratības kaut kāda skoliņa. Tur bija normāli. Ļoti, Jā, jā. ļoti forši iespēja un vēl pa brīvu. Citur, piemēram, liek maksāt. un par pie kursiem, tam jā. jauniešu doma arī tagad izveidota šogad. Tad Kas rīko vēl vairāk iespējas. Jā, jā, jā. No sevis iespēja un tu vēl vari pieņemt. pēdām viņi vēl iesildās. Tā kā mums pirmajā gadā mēs beigās neizdarījām, tad, cerams, viņi kļūs daudz aktīvāki, dos Jā. ļoti daudz iespējas jauniešiem. Tad, viss attīstās. Un, protams, varētu būt vairāk opcijas,
kaut kāda paukošana Ventspilī nav. Es esmu skatījies. Ir gribējies izmēģināt, nav Ventspilī, bet varbūt vien dienu būs. Tad, nu, Varbūt. Jāraksta Jā. projekts. Nē, nu es nezinu. varbūt kādien. Kādiem, Šobrīd bet ne. ne šobrīd. Jā. Tie, kas grib kaut ko atrast, tie noteikti varēs atrast. Un, man liekas, ka tas tāds aizbildinājums, ka cilvēks saka, ka nav iespējas. Jā. Es domāju, gan jā. Nav tā, ka nav. Ir tā, ka negrib meklēt. Ja tu zini, kā sameklēt, nu, tad tu atradīsi. Bet, ja tu vienkārši sēdi kā dīķī, tā var teikt, tu jau neko neatradīsi. Ja tu nemeklē pats pa sevi, tad tu jau nesasniegsi. Jā, To, ko tu noteikti ir vēlies. jāmeklē. Jā. Arī ar kontaktiem, vienkārši runājot ar cilvēkiem, var dabūt tik daudzas iespējas. Var dabūt darba piedāvājumus, brīvprātīgo darbu, pulciņus, Jā. sportu, vispār vienkārši aktivitātes. Tad, nu, Es atvainojos. Man liekas, ka man mikrofons vairs nestrādā. Jūs Tad viņš kaut kā Ļoti- visu tev laiku ir bišķi klipo, tuvu. jā. jāpavērš uz tevi. Parunā. Halo, labdien. Nu, viņš klipojas, man beigas skaļi jārunā. Nu, tad varbūt tas nezinu, klients. Es vienkārši esmu kliekšs, jā, lai vismaz jūsējos mikrofonos var Labi. dzirdēt. Jā. Jā, sarunā. Mēs varam arī kaut kā zināt. Vai es varu Uz paņemt maiņām mēs Vai nu runājam. tu vari Es varu turēt paņemt tādu pauzi un otru? vienkārši ēst visu šo laiku atlikušo. Vienkārši stāv kamerai priekšā. To gan varēja dzirdēt, tikai viņš nokošā. Un plusā vēl pieminēšu to, ka ne tikai Ventspilī ir visas darāmas lietas. Tad uz Rīgas aizbrauktās ir 3 stundas. Un tur arī tik daudz iespējas. Ot. Tad to nevar pēc skolas, uzreiz Jā. darīt. Bet Nē, Kā kurš? es pieteicos meiteņu tā kā līderības un uzņēmējdarbības projektam pagājušajā gadā. Katru otro sestdienu braukt uz Rīgu ar autobusu 3 stundas. Es biju viena vis tālāk, cilvēkiem, kurš uz tālāk dzīvoja. Protams, tev ir tāds pļāviens, beigas, godīgi sakot, braukt tās 3 stundas, 5:30 būt autoostā, bet bija ļoti pilnvērtīgi. Ja tu to patiešām vēlies, tu to tā kā izdarīt, tu saņemties, tas viss ir realizējams kaut kā savā ziņā. Varbūt bija grūtāk. Es aizmirsu, kurš man to bija teicis, bet kāds bija teicis, kaut kāda šitā doma. Prokrastinēšana ir nevis tāpēc, ka tu negribi darīt, bet tev ir bail piepūlēties. Tas ir kaut kas, kas tev sagādā tā kā nērtības sajūta. Jā. Jā, precīzi. šis bija no kaut kādas audiogrāmatas, kurā es to klausījos. Vai tas bija Atomic Habits vai Visticamāk, jā. Principā, tur kaut ko teica, to, ka principā, reāli mēs baidamies principā, zaudēt to ieguldījumu. Mēs baidamies Jā. uzsākt kaut ko. Jo, mēs kaut ko tagad baigi darīsim, un tad gal galā neko neiegūstam. Tad evolucionāri mums ir ļoti labi prokrastinēt, nedarīt, nesaņemties, Jā. ietaupīt to enerģiju, laiku un spēku uz to, ko mēs zinām, kas ir, kas strādā. Jā. Bet jā, tas dažreiz vienkārši jāpārvar, jāpievienojās Latvijas sarkanam krustam. Tas vienmēr Un- pēc katra otro teikuma būs jau tā kā tu pabeidz savu domu. Nē. Būs vēl tagad mēs outro teiksim atradīsimies, tad jau arī būs pēdējo reizi jāpasaka. Jā. Kas ir tāds pa pusē joks, ka mēs tā visu laiku Nē, metam. protams, es jau to saprotu. Bet tā ir tā kā brīnišķīga iespēja, ko Nē, mēs ir, gribam, ir. lai cilvēki Ja man izmanto. jau Arī maikas ļoti smukas. Jūs varat dabūt šīs pašas maikas. Cik maksā? Ne cik? Nemaksā. Viņas Jā. pagaidām ir, principā, lielākā daļa mums nodaļā, principā, tiek glabātas manā mājā. Un tad tagad viņas nepieciešamas, viņas izmazgā un iedod citiem. Piemēram, Ziedrītam šī. Es pats šorīt viņu izgludināju. Jā, Priekš viņa. izgludināju. Tā kā viņa mamma. cik labs ir Jā, tīks. jā, precīzi. Un Mhm. man bija milzīga vilšanās, tad, kad es sāku vilkt sarkano krustu maiku. Es domāju, es izskatīšos tikpat labi, cik Valters, bet tas nebija the case. Un, Tas ir tas vadītājs šarms, man liekas. jā, Jā. noteikti. Jā. Tiek uz tādu citu auru. Man liekas, ka šis ir spīdīgāks arī, kas ir šķīpa Viņam vadītājs. tāda gaisma ir ap Jā. viņu. Jā, Bet, Valters ir vadītājs, bet ir arī citas lomas, kuras var ieņemt. Jā, loma ziņā vēl ir vadītāja vietniece, Līva Dzelme. Mhm. Ļoti laba vietniece. Jo, piemēram, kā es jau pieminēju, es biju Rīgā pirmos 4 mēnešus, kamēr es biju nodaļas vadītājs. Un tad reāli viņa uz vietas
Uzņēmās to tā kā Uzņēmās to atbildību. atbildību, jā. Necaprinos cilvēkiem, jā. Pie mums bija jāapmeklē visādas skolas. Es dabūju 1 nedēļu brīvu un biju uz ģimnāziju parunāt ar jauniešiem. Bet tālāk mēs devāmies uz citām skolām, un tur ne es varēju doties uz tām skolām, runāt ar direktoriem, visu saskaņot, ne iet un reāli patiesi ar jauniešiem runāt. Un reāli viņi tur ar vēl citām biedrnēm tur. Ne, bet Visus tas ir labi, sarīkoja. ka ir tāds drošs balsts tev tā kā blakām, kas tev, tu zini, ka tā kā, ja tu kaut ko nevari izdarīt, tad kāds cits cilvēks to izdarīs. Jā. Jā. Kā arī mums ir padome, Latvijas Runā Krusta jaunatnes padome. Jā, sapratām, Henrika. Mums tā īsi kodolīgi nedaudz jāapvelk, diemžēl. Tad jā, tāda var piedalīties arī padomē. Tas vairāk aizņem nedaudz vairāk darba cilvēkiem, ja nekļūdos, viņiem pat tur ir baigi bieži kaut kādas obligātās sēdes, kaut kāda pasākuma, bet tas uzreiz arī daudz vairāk kontaktu. Ja tu vēlies profesionāli, jā, aiziet jā, visā. tas tāds ļoti iespaidīgs. Nākamās vēlēšanas pēc 2 gadiem, tad droši pievienojieties Latvijas Runā Krusta jaunatnē šeit Ventspilī, un pēc 2 gadiem jau varēsiet Latvijā. Jā. Nu, labi. Es domāju, mums tā kā jāliek visam punkts, bet liels paldies, bija ļoti pilnvērtīgi. Es negaidīju, ka tik ilgi runāsim par visu kaut ko, bet bija interesanti. Gan man, gan es ceru, ka citiem. Jā. Paldies, ka skatījāties. Jā. Piesakojiet Ventspils jauniešu Instagramam, TikTokam, Ventspils jaunieši bez garumzīmēm, tiem ķeksīšiem, un tagad var reklamēt Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni. Zemais starts aiziet. Aiziet tā. Tātad LSKJ apakšvītra Ventspils. Instagramā piesakojiet, laikojiet mūsu rīlus, mūsu postus, storijus, uzrakstiet mums, painteresēties, kad būs nākamās sapulces, par pievienoties. Mēs nemeklējam tādus cilvēkus, mēs nemeklējam tikai cilvēkus, kas visu laiku kaut ko strādās, un varat vienkārši reāli pievienoties. Un tagad vajadzēs kā darbinieki kaut kādā pasākumā varēsiet pievienoties droši. Ja jums padodas sociālajie mēdīji, montēšana, kaut kas tāds, tad droši pievienoties. Ja jums padodas rakstīt projektus, pievienojieties. Visas prasmes ir ļoti novērtētas. Okay. Atā! Atā Smaidam un visiem, mājām! atā! Katrs savā kamerā! Čau!